Sveiciens visiem! Šodien manā eBay manta apskatā jau būs atpakots paciņas. Sāksim ar pirmo. Pirmā man ir planšetes maciņš, vāciņš. Šīs planšetes vāciņš nav parasts. Atverot vaļā, viņš pats automātiski ieslēdzas, tāpat arī aizverot viņu ciet, viņš pats automātiski izslēdz. Man likās ļoti labi, un to es, ja godīgi, nebiju nemaz gaidījusi. Es vienkārši izlasīju, no kāda materiāla viņš ir, un nosacījums, lai būtu šāds tā kā statīviņš stabils, kad uzliekot uz galda, viņš nekur nešļūkā, nekur neizkustās no savas vietas. Tā kā šīs planšetes vāciņš, maciņš, vienkārši liekas ideāls. Par 6 vai 7 dolāriem es uzskatu, vienkārši ideāli. Tā. Nākamais mums ir sieviešu pulkstenis, kā redzat, jau man te krīt ārā. Sieviešu pulkstenis atnāca man brāķis, kā redzat, viņš te netur, šī daļa ir no plastmasas, un šie visi posmiņi, tā kā krīt nost un neturas savā vietā. Es sazinājos ar pārdevēju, un pārdevējs, man atdeva atpakaļ naudiņu, jo pulkstenis nebija paredzēts man, bet es viņu biju paredzējis dāvināt, tad no dāvināšanas čuš viens sanāca. Tā, nākamais mums ir, es tikko, varat redzēt, es tikko ielēju šajā mazā mini pudelītē smaržas, jo manējās bija saplīsušas, un es viņām vēl piepalīdzēju saplīst. Viņš bija šādi, tā kā ar tādu pumpīti, vai kā viņu sauc, tā kā spiedienu viņš šļācās ārā šīs, un pat cik es pie viņām klāt netiku, tikai vienīgais atskrūvējot vāciņu, un tad ar pirkstu, bet tā nav lieta. Tad es arī pasūtīju šādu maziņu ceļošanai paredzētu smaržiņu. Es teiktu, ka viņš nešļācas, tas arī, vai man vienkārši atkal neizdodas, jo man liekas, ka te jābūt ir atsperītei. Varbūt, ka maldos, bet, vēl pamēģināšu ar viņu paspies, bet, pagaidām nekas tur nenāk ārā, nešļāts gar malām. Variants tā kā ar pulksteni, tad es esmu jau nokavējis, jo šim smaržas, mini smaržas dozatoram jau es esmu ielikusi feedbacku, kad ir atnācis, un paldies tev, un tā tālāk UTT. Viņš nebija dārgs, tas ir pirmais, un visi šie te mazie smaržu ceļošanai, līdzņemšanai dozatoriņi ir ļoti lēti. Bet, esmu priecīga par planšetes vāciņu, maciņu. Un tas arī viss šodienas video. Mums bija planšetes vāciņš, pulkstenis un smaržas dozators. Paldies, ka skatījāties, un līdz nākamajai reizei. Atā!